meitenes, kas pašas no skaistuma kopšanas industrijas, ja, vai ir tuvās attiecībās ar saviem skaistuma kopšanas ekspertiem un uzdot jautājumus, nevis vienkārši smērē, man viss ir labi, bet ko tu man smērē un kāpēc man ir? Un viens no tādiem, kas būs vienmēr pieminēts pie labas kosmētikas, būs kantāla. Ja? Jo tas ir gan antibakteriālā iedarbība, gan asinsvadu stiprināšana, atjaunošana šo te visu vārdu. Būs tā saule, būs, beidzot esam sagaidījuši tā 5 minūtēm, ja? Ko viņš ir foršs? Un kosmētika ir, mēs varam atjaunot šādi. Ja? Ne tev kosmētika ir cietusi, un tev ir pastāvīgi atjaunots šis te SPF 50. Ļoti komfortabls lietošanai. Analogs ir tikai viens šobrīd tirgu, tas ir Shiseido. Un kā jau mēs zinām, Shiseido svetamī, tikai mēs esam titulētā. Kopš sāku lietot atomiju produkciju tieši sejai, kad es uzņemu bildes, es sāku uztraukties, kāpēc man ir uzlikti filtri, jo es filtrus nelietoju bildēm. Bet es uzņemu to bildes tā pārāk perfekti. Tad es meklēju iespēju kādu ne tādu gaismu uztaisīt, lai neizskatītos varbūt tik labi. Šis ir tas produkts, kas bija īstenībā vaininieks. Vispār pēc atomija tika radīts un ir, teiksim, piedzimis. Korejas valdība 1992. gadā, Korejas atomenerģētikas institūtam, kam ir ļoti spēcīga zinātniskā bāze, arī tā skaitā uztura bagātinātāju un industrijas veselība. Jo pirmkārt viņš aizsargā veselās šūnas no starojuma ietekmes. Tas ir pierādīts PubMed datubāzē, to, ko es runāju, jūs varat ieskatīties, tur zinātniski viss ir sīki, smalki aprakstīts. Ja? Otrām kārtām, kas iet pie šādas, teiksim, kad ir starojums kaut kāds nebūšanas notikuši, autoimūnā sistēma un imūnšūnas aiziet zemi, tāpēc, kad apstājas strādāt kaudzes smadzenes un viss šie, atslēgas imūnšūnu ražošanas orgānu. Ja? Viņš kāpina mūsu organismā lielo granulātu limfocītu ražošanu. Tā ir pirmā galvenā aizsardzība mūsu organismā kā tādā. Terapijas dažādas pieņemsim, tāpat ķīmioterapija, lai kāpinātu šo te rezultātu. Ja? Neviens nerunā, ka ir jāizslēdz viena vai otra terapija, bet mēs daudzreiz domājam, cik es esmu no integratīvās onkoloģijas jomas, tad tieši kā pastiprināt efektu. Kā lai no tā, kas te notiek, būtu pašā maksimālo labumu. Un tās ir dažādas šīs te integratīvās terapijas, kas pastiprina konvencionālo terapiju attiecīgi jau. Ja? Un hemokīms ir pilnīgi absolūti tiek ar to galā. Ko es esmu sapratusi un izmeklējusi veikalos, kad tu ej skatīties uz Monokli Honey, viņam visiem ir 90 plus, 100 plus, 200 maksimālais. Mūsu Honey ir 800 plus, kas ir ārstnieciskais medus. Ko viņš vēl dara? Novērš trombu veidošanos organismā, jo šķidrina asinis. Minimāli tur nav. Protams, ja jūs, piemēram, lietojat jau asins šķidrināšanas medikamentus un tam līdzīgi, tur ir jādomā, cik kādās devās un tam līdzīgi, tad varbūt tikai 1 pacientu dienā, ja nevis 2 pacientu dienā kā rekomendācija. Detoksikācija, organisma aktīvīšana. Ļoti daudziem notiek ļoti spēji, ļoti pamatīgi, tiek vadīt liekais šķidrums no organisma ārā. Cilvēki pielieto, kam ir fantastiski rezultāti, kam ir cistas. Kāpēc es esmu ātomija kā biznesā? Tas viss ir Diānas dēļ, jo tad, kad viņa pateica, ka viņa ir onkoloģijā bijusi, man bija vienkārši tāds, ka es neko neklausos, ko viņa stāsta, man bija tāds, es gribu taisīt biznesu. Tāpēc, ka es meklēju iespēju, kā veidot biznesu. Tieši network marketingā. Par raknām runājot, tieši pateicoties to, ka hemokīms izglāba vienam cilvēkam dzīvību, šim cilvēkam 17 gadus atpakaļ bija diagnoze ļoti smagi, kad dēļ aknu nepietiekamības un cirozes. Viņam bija nevis, teiksim, alkohola ciroze, bet, attiecīgi, tur bija cukurdiabēta izraisošie faktori, bija noteikti 6 mēnešu dzīvības. Viņš bija ļoti ticīgs cilvēks un draudzē bija cilvēki no atomenerģētikas industrijas, kam bija tikai pieeja šim produktam, un tajā laikā šis produkts maksā kaut kāds 700 eiro 30 paciņas šitāds. Ja? Viņi metās un sagādāja viņam šo te produktu. Viņu izglāba. Viņš dzīvoja joprojām, viņš šai baltai dienai, un viņš arī sev deva solījumu, ka cik šis produkts man izglāba dzīvību, es darīšu tā, lai šis produkts būs pieejams katrā. Un tas ir atomija kompānijas dibināta pēckādā. Man šitam te uz kakla sākušas veidoties tās skintagas. Jā, man viņas vēl bija 3. 2 dienas atpakaļ man viena nokļa. Tāpēc, ka es ar hemokīmiem sāku, viņas sāku smaidīt. Pirmkārt, pilnīgi darbs, kā tikai sūta. Tas ir saucamais ieraulis, nonī Kristofora aulis. Nonī dažādas sugas, bet ārstnieciskā, teiksim, ar šīm te kapacitātēm, par kurām es to runāšu, tikai šis aulis. Fermentēcins ir 1400 stundas, 2 piegādījumos. Viņi ir bagāti ar polifenoliem, tas ir mūsu smadzenes, tas ir mūsu šūnas, mūsu enerģija, lai mēs neesam šeit tādi te, ja? Bagāti ar iriorīdiem, skapolitīnu, damaklāru un ļoti daudzām citām vēl aktīvajām vielām, bet es pieminēšu šos te pāris. Mums katru dienu mēs
Ciešām liels stress, pieņemsim, pat kaut vai minimāli. Bet ja mēs nedodam pietiekami daudz antioksidantu, mums izmaiņas, mums tas pašs onkoloģiskās šūnas, par mums tā kā negribās arī tā īsti domāt, arī tie paši iekaisuma procesi, kroniskie procesi, dažādi slimības procesi, ja, notiek katru dienu. Ja, tad attiecīgi ir iebojātas šūnas veselu kaudzi, un attiecīgi sāk viņas atjaunot. Vēdera pūšanās man ir totāli pazudusi, nav man viņas. Tad, kad es nelietoju 3 mēnešus prebiotikas, man atkal sākās tā vēdera pūšanās diskomforts, es sāku atkal lietot prebiotikas. Tas viss pazuda. Un tas, kā es izvēlos ēdienu. Es esmu tāds ēdienmīlis, un es varēju ēst tur picas, burgerīšus, pat neskatījos, vienkārši krāmēju visu iekšā ķermenī. Man tagad ir tā, ka es pat ieeju veikalā, un ja es agrāk varēju ieiet paņemt šitādu cīsiņu, tādu kečupiņu, es tagad eju, visu skatos tā ķīmija, es gribu kaut ko vienkārši kartupeli un dabīgi piespīt. Man neprasās vairs tās trakās lietas, ko es iepriekš ēdu. Es ēdu kilogramiem, tā es arī ēdu pēc tam. Kārumīca. No, labi. Tici man, mēs varam sacensības sastāsīt. Tagad es ēdu vienreiz dienā. Es pielāgošos. Man temperaments bija briesmīgs un gara stāvokļa maiņas un svīšanas un panikas lēkmes. Tev no lielās tieši. Viņa apakšā ir vairākas ķīmijterapijas un izmaiņu procesu tiem cilvēkiem, viņiem ir pātrinātas menopauzes sīviešanas. Mans temperaments bija tāds, kas varētu galvu nodos. Jo man patīk ēst. Man vajadzēja šitos. Jā, bet, ja godīgi viss, ko es esmu pamēģinājusi, man liekas, viss man palīdz. Tu biji sēpā. Tu savai sievai vismaz iedevi vai klāt? Nē, Juno. Un tas, kā es jūtos pēdējos mēnešus, kopš es esmu ātumi un kopš es esmu ar cilvēkiem, kas ir ātumi, es jūtos akceptēt. Jo es esmu vienmēr bijusi tāda, kas stāv maliņā un tāda Dievs, ko par mani padomās, es esmu par daudz, es esmu šitāds ātumi, ir tādi cilvēki, viņi tev nāk pat un viņi dzīvo. Un, protams, tā ir mana jaunā ģimene. Tā kā paldies, padalījos ar kaut ko sīkumas. Jā, paldies. My food contains glucose, the fuel that feeds the trillions of healthy cells in my body. But that glucose also feeds something else. Zombie cells. Old, damaged cells that have lingered beyond their useful life. By spewing toxic sludge, these zombies infect other healthy cells, speeding up the aging process. Everything from hair loss and wrinkles to the onset of arthritis, cancer and dementia. But what scientists have realized is that when we fast and cut off the supply of glucose, that zombie army is starved of energy, which saps them of their power. When food is plentiful, our body stores excess energy in the form of fat, under the skin and around the internal organs. When food is scarce, that fat is sent to the liver, where it's turned into an alternative fuel source called a ketone. And it's these ketones which provide the emergency power source, not only for our bodies, but also our brains. Remember those toxic zombie cells aging my body? Well, they're not the only things getting dealt with. Even inside my healthy cells, there's wear and tear. But scientists think that without food to process, those cells can switch into repair mode, fixing damage, cleaning up garbage, nipping any problems in the bud.